Mani sauc Andris Arnicāns, un šis ir online kursu aizkulises. Tas ir sarunas, kur mērķis ir palīdzēt savu jomu ekspertiem, coachiem un kursu veidotājiem attīstīt biznesu online virzienā. Šajā sarunā tu visās detaļās dzirdēsi Diānas Straumes no Societīkla LV pirmā kursa radīšanas pieredzi. Runājam gan par programmas veidošanu, kursu maksas izvēli, platformām, gan arī par pārdošanas stratēģijām, kas ļauj viņai nopelnīt 2 reizes vairāk, kā no sākuma bija iecerēts. Saruna būs piepildīta ar daudziem praktiskiem padomiem gan no Diānas pieredzes, gan no manējās, un tā palīdzēs tev tava kursa radīšanā. Šī būs pirmā no sarunām, kurā tu varēsi ieskatīties citu kursu veidotāju aizkulisēs. Un, ja tev patīk mācīties no citu cilvēku pieredzes, veiksmēm un pieļautajām kļūdām, tad noteikti neaizmirst piespiest abonēt vai subscribe platformā, kurā šobrīd šo klausies, lai neplēst garām nākamās sarunas. Un tagad saruna ar Diānu no Societīkla LV. Nu, tu esi gatava? It kā. It kā tu esi gatava. Čau, Diāna. Čau, Andi. Tu rakstīji, ka tev šis būs pirmais podcasts, ja? Kurā tu piedalies. Jā, šis ir mans pirmais podcasts. Neteiktu, ka rokas trīc, bet neliels satraukums ir. Bet tu esi piedalījies gan pat arī vadījis pietiekoši daudz dažādus Instagram lives, un šis ir tas pats, tikai nav tiešraide, ir ieraksts. Kā es domāju, ka tev lieliski izdosies. Vai ne? Paldies. Labi, es tevi šodien uzaicināju. Principā man ļoti patīk dzirdēt citu cilvēku pieredzi, cilvēku, kas veido savus kursus, kas ir kaut kādi eksperti savā kaut kādā jomā, un tu esi eksperti savā jomā, un tu nesen izveidoji savu kursu kopā ar kolēģi Janu, ko mēs arī noteikti pieskarsimies. Tad no sākuma, ja mēs varētu kā nodefinēt, kas tad ir tas, ko tu ikdienā dari, kas ir tā joma, kurā tu darbojies ikdienā, kurā tu palīdzi citiem cilvēkiem? Jā, es ikdienā principā vadu Instagram kontu, savu biznesa kontu, un šajā kontā es runāju par to, kā biznesa kontiem attīstīties Instagramā. Un tas ir principā uzņēmējiem, kā attīstīt savu kontu Instagram platformā. Un tas mans galvenais uzdevums ir pastāstīt visus šos te Instagram knifus, trikus, tādā vienkāršotā saprotamā valodā. Un tad mēs ar to, tas ir mūsu izaicinājums. Man ir arī kolēģe Liene. Liene man, principā, filmējās. Es vairāk pārsvarā vispārējo daru, bet to mūsu kaut tā nevar pateikt. Izskatās, ka mēs abas divas vienlīdzīgi darbojamies, bet ja ir kaut kādi jautājumi tieši kā biznesa kontiem attīstīties Instagramā, tad tā, kur atbildēs, būšu es. Man tev gribās pateikt ar vienu lielu tādu komplimentu. Man liekas, ka daudziem cilvēkiem es runāju apkārt, un man liekas, ka tieši tas jūsu konts bieži vien nāk augšā kā tāds labais piemērs, tāpēc, ka tas, ko jūs darat, jūs ļoti praktiski parādat tās lietas. Nevis, ka jūs tā teorijā runājat un kaut ko tā ļoti attālā, bet jūs vienkārši parādi savu telefonu ekrānu, un tu rādi, un liek ar to pildspalvu, tu rādi spied te, nākamo izdara solis to, un kad visu parādi tik praktiski, ka cilvēkam beigās nav neviena attaisnojuma, kāpēc viņš beigās, var neizdarīt to lietu, jo tu viņam esi soli pa solim parādījis, kā viņš var visas tās lietas Instagramā izdarīt, ne tikai Instagramā, bet arī tur CapCutā, kas ir video rediģēšanas tā aplikācija. Jūs visu parādat, un man liekas, ka tas ir tā kā cilvēkam atņem visas attaisnojumus, kāpēc viņš varbūt kaut kādu lietu nedara. Tā kā uzslavas spriež par to formātu, man ļoti, ļoti patīk. Viņš ļoti praktiski, ļoti problēmu risinošs formāts, un jums ļoti, ļoti labi sanāk. Mans jautājums tev pirmais bija vispār, es zinu, ka jūs darbojaties Instagramā, tu darbojies Instagramā palīdz arī konsultāciju formātā, lekciju formātā. Kā tu nonāci līdz idejai, ka tev vajadzētu uztaisīt savu kursu? Patiesībā, jā, paldies par foršiem vārdiem. tas riktīgi forši ir, jo tas ir tas mūsu mērķis arī principā tā, lai cilvēkam tiešām ir šie te soli pa solim un viss ir skaidrs, kā iesācējiem, tā arī tādam, kurš jau darbojas ilgāku laiku Instagramā. Un kā mēs nonācām līdz tam, ka mums vajag online kursu, jeb mūsu gadījumā tas bija 5 nedēļu izaicinājums, bija tā, ka mēs ar Jānu kaut kā iepazināmies arī Instagramā, un mēs sapratām, ka mums ir ļoti daudz kas tāds kopīgs intereses, un ka mēs gribam izveidot kaut ko tādu, kas ir kopīgs. Un sākumā mums bija tā ideja, ka mēs varētu veidot šo te kursu. Bet tad kaut kā es tā domāju, kurs tas izklausās, tāds būs, notiks, viss. Gribās kaut ko tādu, kas ir tādā nedaudz ilgtermiņā, ilgākā laikā, lai tos arī visus dalībniekus varētu iepazīt un paskaidrot tiešām tā kā dziļāk, lai saprotamāk, skaidrāk, kā tas viss notiek un
kursam tas būs tā, ja mēs taisām kursu, tad tur vajadzētu vismaz kādas 5 stundas dienā, un tas mums likās tāds normāli daudz ilgs tāds termiņš. Un tad es Janai saku, varbūt uztaisam izaicinājumu, un viņa tāda, jā, bet šitā doma īstenībā ir laba, tikai noteikti vēl jāpaucē šo visu ideju, kā tas viss izskatīsies, bet īstenībā doma ir laba. Un tad, tad mēs sākām rakstīt šo te plānu, ka varētu likt attiecīgi turpat tām daļām, kā no nulītes un darboties Instagramā, jo tā doma bija tāda, ka mums no sākuma vajadzētu palīdzēt cilvēkiem noteikt nišu, jo tas, ko mēs redzam, ka cilvēkiem Instagram kontā viņi runā par visu, un tajā pašā laikā nerunā par neko. Un tad, tad mēs sākām ar tiem pamatiem, kā principā no nišas aiziet līdz tam, ka mēs jau publicējām ierakstu, un tāpēc arī mums bija tas, ka mēs koncentrējamies vairāk uz Reels video, un tad šis te nosaukums arī bija no skripta līdz ekrānam, tā kā Instagram Reels. Jā, es jau teicu, ka man ļoti patīk tas jūsu nosaukums. Man liekas, viņš uzreiz parāda to rezultātu. Un par ko būs kurs un kāds ir rezultāts? Tad Instagram Reels no skripta līdz ekrānam. Vai mēs varam vēl parunāt tieši par to programmu varbūt? Nu, teiksim, izaicinājums. Un te no manas puses ir tā, ka bieži vien cilvēkiem viņiem ir galvā kaut kāda ideja, ko nozīmē kurs, ko nozīmē izaicinājums un ko nozīmē tāds, ka beigās viss tāpatās atdarās pret to programmu. Es tās visas lietas lieku iekšā kategorijā, ka tie visi kaut kādā ziņā ir kursi. Tāpēc, ka bieži vien Latvijā arī ir maratoni un visādas tie nosaukumi ir dažādi. Praktikumi tagad ir parādījušies pēdējā laikā. Tie nosaukumi ir dažādi, bet ideja, man ir ļoti, ļoti līdzīga. Ja tu varētu padalīties vairāk tieši par to, kāda bija tā programma, sīkāk varbūt detaļās un kā jūs piegājāt tai programmas veidošanai. Nu jā, es īstenībā arī teiktu tā, ka tas nosaukums, kā nosaukt šo kursu vai izaicinājumu, bija diezgan izaicinoši, jo tāpēc, ka tiešām, kā tu saki, viņiem ir tā kā līdzīgs, bet tu nevari konkrēti izdalīt, kur šis raksturojas ar to, šis ar to, bet mums tā tiešām bija doma tāda, ka mēs esam klātesoši. Tātad mēs domājam, nu labi, nosauksim kā izaicinājumu, jo citādāk nenāk neviens vārds prātā. Un tad tās aizkulises, bija tādas, ka mēs sākumā es to savu daļu rakstīju. Nu, es Janai teicu, ka man šķiet, ka ir jābūt attiecīgi nišai, man šķiet, ka ir jābūt Instagram profilu noformējumam, un principā tikai tad mēs varam jau sākt ķerties klāt kaut kādiem Reels video veidošanām. Jo ļoti būtiski ir mums šos video veidot atbilstoši tam, kādu ziņu mēs vēlamies nodot, kāds ir mērķis. Un līdz ar to ir jāieliek šie te pamati, lai mēs varētu bīdīties tālāk uz priekšu. Un tad, protams, mēs tā kā domājam, nenormāli tas, kas ir no cilvēkiem, ko cilvēkiem kas ir nepieciešams, ir šie te Instagram update, jeb atjauninājumi, kas ir izmaiņas kādas Instagramā, tad tas mums arī neizbēgam bija jāliek iekšā. Tas ir, ja nesaka, ka bez šī nevaram. Un tad mūsu izaicinājuma laika gaitā, tad, protams, mēs arī jau pielāgojām kaut ko. Mums nebija tā. Mums, principā, bija ļoti līdzīgi, kā tu arī pats jau iepriekš bija teicis, ka vislabākais ir pārdot kursu, pirms viņš ir gatavs. Un mums tieši tā arī bija. Mums nebija gatavs nekas, bet mums bija idejas, viss bija salikts. Un tad laika gaitā mēs skatījāmies, kas vēl ir aktuālāks. Un tad laika gaitā, kas mums bija tas aktuālāks, parādījās tas, ka ielikt arī idejiski un parādīt, kā to visu izpildīt, tieši par kā publicēt, kādus ierakstus publicēt Reels video formātā, ja es nevēlos rādīt sevi. Tātad šī sadaļa mums nāca klāt, tā bija tā jaunā sadaļa, un tad Jāna saprata, ka no viņas puses arī ir daudz kas vajadzīgs likt, jo tur ir tas cilvēks un emocionālais, un bez tā arī nekādīgi, jo tā ir Jānas stiprā puse. Un tad Jāna lika klāt, tad attiecīgi, ko darīt, kad nav šīs gaidītās iesaistes, un tad kā pārvarēt šos šķēršļus, parādīties kameras priekšā, un kā turpināt, principā, visu laiku regulāri publicēt šos te ierakstus. Un tad mums tā programma, principā, tā arī tapa, ka mēs reāli salikām šos punktus, bet tur visam, protams, bija arī nepieciešama pārdošanas lapa. Bet no sākuma mums bija tas, ka mēs salikām punktus no sākuma aptuvenās idejas. Kā jūs tos punktus meklējāt? Kas bija tā galvenā problēma, ko jūs ar savu kursu gribējāt atrisināt? Un kā jūs atradāt, teiksim, tās lietas, kas, tu teici, šitais mums obligāti jāiekļauj iekšā? Jo es to saku tāpēc, ka daudz cilvēku, tā, ka viņiem ienāk prātā ideja par savu kursu, ka viņiem ir tāds ļoti daudz iespējas, ko tur ielikt iekšā. Kas bija tas, kur jūs meklējāt to informāciju? Ok, šitais mums jāieliek, vai šitais mums nav jāliek iekšā? Kur jūs to meklējāt?
Nu, mums ir tāda, es pat teiktu, ļoti tāda liela privilēģija. Mēs ļoti daudz komunicējam ar mūsu sekotājiem. Nu, tā, ka tiešām ļoti daudz. Un mēs ļoti ieklausāmies, ko sekotāji mums raksta, kādas ir viņu problēmas, ko viņi vēlas uzzināt. Un tas ir tas, kas man ir reāli. Es visu laiku frančāņš saglabāju sev to, lai man ir šie te vārdi visi, kādus viņi lieto. Un viņi, principā, paši arī nodiktēja jau mums palielam, kas viņiem ir tas nepieciešamākais. Nebija tā, ka man būtu jāmeklē kaut kur, kādas ir šīs te problēmas. Protams, es ņēmu talkā arī ChatGPT, lai es savus vārdus tā kā smuki noformulētu kaut kādus, bet arī ne visam, bet tādiem pamattekstiem kaut kādiem, kurus es viņam varēju dot jau uzticēt, lai viņš man palīdz izveidot un smuki noformēt. Tad tur es arī ņēmu palīgā, bet pamatā ir tas, ka mums, principā, paši mūsu sekotāji arī pateica tās galvenās problēmas, kas ir nepieciešamas. Tad, ja es pareizi saprotu, jums no sākuma tev bija tā ideja, okay, kas ir tāda, teiksim, viena lielā problēma, ko tu vari palīdzēt cilvēkiem risināt, tas ir tā satura radīšana. Un tad tu kāpi, teiksim, tas ir galvenais, ko tu gribēji palīdzēt cilvēkam. Tad tu kāpies atpakaļ, skatījies, kas ir tie šķēršļi, kas ir tās problēmas, ar kurām cilvēks saskarās, kas ir tās lietas, kas viņam traucē to visu izdarīt. Un tad to programmu principā veidoja, saliekot atbildes uz šiem jautājumiem iekšā. Es pareizi sapratu? Jā. Un tos reels video ar efektiem, tas bija tas, kas arī mums visu laiku cilvēki prasa. Šeit man, diemžēl, nedaudz ir jānokaunās. Ja es jau gadu veidoju savu kursu, un vēl joprojām viņš man nav izveidots, kur man cilvēki prasa, kad jūs beidzot iemācīsiet ar efektiem veidot šos reels video. Un es sapratu, ka man laikam vismaz 3 pamācības ir jāieliek šajā te kursā, lai būtu, lai es virzītos arī sev tīri tā uz priekšu, lai es saprotu, ka šim ir jāiedod, man ir cilvēkiem jāiedod, lai viņi iemācās. Un tad mums bija tas, ka mēs iedavām šīs te pamācības. Mums bija vairāk nekā 3, jo sapratām, ka cilvēkiem ir vēl kaut kādas nianses vajadzīgas, bet tās pamata 3 arī bija. Es saku, kopā šis bija viens no tiem iemesliem, kāpēc es to gribēju uzaicināt. Man liekas, ka nodot cilvēkiem, kas domā apsver savu kursu, nodot tieši cik praktisks var būt kurs. Un man ļoti patīk kurs, kas patiešām risina vienu konkrētu problēmu. Cilvēkiem ir grūti radīt saturu, un jūs ar savām zināšanām, ar savām, teiksim, ar tām pamācībām atvieglojat cilvēkiem to procesu, lai viņi var radīt saturu. Un nevis tikai, ka viņi iemācās, ka viņi iedvesmojās, kā var darīt. Bet, kā tu teici, ka jums ir tas izaicinājums, un jūs esat klātesošs, un ka tie cilvēki ne tikai iedvesmojās, bet ka viņi reāli arī dara, un viņi reāli arī uztaisa tās satura vienības, un ka viņi var publicēt. Un, man liekas, tas ir kaut kāds, liekas ļoti vienkārša lieta, bet bieži vien tās programmas apaug tik milzīgas, tik teorētiskas, jo ir tā sajūta, ka man vienkārši gribās nodot savas zināšanas cilvēkam. Es zinu visas šīs lietas, es viņas vienkārši visas sagrūdīšu programmā, bet aizmirstās tā kā pajautāt, okay, kas tad ir tā konkrētā problēma, kuras palīdzēšu cilvēkam risināt. Varbūt tam kursam nav jābūt tur, 50 stundu garām vai kaut kam tam līdzīgi. Tagad tu teici, ka tev vajag 5 stundas dienā, lai viņu uzradītu. Bet tas var būt salīdzinoši varbūt. Tas nav tā, ka maziņš, bet ka tu vari atrisināt vienu konkrētu problēmu, un ar to pietiek vienam kursam. Un man liekas, tas ir, jūs esat lielisks piemērs. Tas, ko es gribēju vēl pajautāt, bija mazliet nestandartā. Jūs bijāt 2. Ik pa laikam parādās, man arī ir klienti, kas vairāk cilvēku kopā taisa kursu. Kā jums gāja šī sadaļa? Kā jūs sapratāt, ka vajag taisīt kaut ko kopā, un vai jūs zināšanas bija līdzīgas, vai viņas papildināja vienos, kā notika šis process? Mums bija tā, ka es jau biju iepriekš strādājusi 2, bet meistarklasēs, nevis kursos, un tāpēc tā man nebija pirmā pieredze, bet Jānai arī bija tieši neilgi pirms mēs palaidām mūsu kursu, bet mūsu kurs jau bija tā kā procesā, jau taisīšanas procesā, viņai bija tā kā arī ar vēl 2 vai 3 meitenēm kopīgs, tā kā šis te retrīts, man šķiet, bija nosaukums. Bet, ja mēs runājam par to, kā mums gāja, es īstenībā teiktu, ka mums gāja ļoti labi, jo mēs ar Jāni tā baigi smuki sadalījām savus pienākumus. Es, pieņemsim, tur visu par tiem Instagramiem, un tas, kur pamatā bija lekcijas par Instagram, tās es veidoju, un tad, kad jau bija tāds emocionālā puse vairāk, tad Jāna tās veidoja. Un vienīgais, mūsu mīnus bija tas, ka mēs izvēlējāmies Facebook platformu,
ko es nerekomendēju. Viņa nav vērta, uzreiz pasaku tādam kursam. Bet Jāna vairāk ar to Facebook. Viņa principā visu, ko darīja tajā Facebookā, Jāna darīja. Viņa arī visus apgrieza, visus šos mūsu video mazākos formātos, un tad tie apraksts veidoja. Un tad es teiktu tā, ka mums īstenībā bija ļoti, ļoti līdzvērtīgi sadalīts šis darbs. Es nejūtos, ka es tur, piemēram, būtu baigi ieguldījusi daudz vairāk nekā Jāna. Vienīgā problēma bija, jā, tas izaicinājums, pareizāk sakot, bija tas, ka Jāna saslima ar Covid, un tad arī bija diezgan tā, bet viņa vienalga, viņa piedalījās šajā tiešraidē, bet bija interesanti, jo tas ir tāds, ar ko tu nerēķinies, bet tajā pašā laikā, kas tiešām var arī būt. Un, kā mēs zinām, tad Covid nav tāda parasta slimība, kur vienkārši izdzer tējiņu un iedzer vienas zāles, un tev viss labi jūties. Un tāpēc es teiktu tā, ka mums, principā, man liekas, es jau arī atbildēšu šo jautājumu. Mums ir Jānu jau top nākamais mūsu projekts. Tā kā mūsu sadarbība tiešām ļoti veiksmīga. Un vai mēs papildinājām viena otras zināšanas? Jā, jo mēs ļoti labi papildinājām, jo Jānai ir tas, ka viņa to emocionālo, viņa tiešām ļoti gudrs cilvēks ir. Un viņa tā baigi tā trāpīga ar tiem vārdiem, un riktīgi patīk, kā viņa tiem vārdiem tā jūt tā tieši mērķī trāpa. Un mums ar Jānu jau pirms tam bija, kad mēs sākām vispār kursu veidot. Mēs sarunājām, ka es viņai iziešu cauri viņas Instagram profilam. Un ka viņai vienkārši pastāstīšu, kas tur un kā ir ieteicams. Un tad viņa ļoti daudz jau no tās vienas reizes iemācījās. Un viņa tā kā, jā, šito es jau tagad zinu, es jau arī īstenībā praksē pārbaudīju, un tas tiešām ļoti labi strādā. Un tad pašā arī, kas bija pats interesantākais pašā izaicinājuma laikā, pēc lekcijas par nišu, arī Jāna mainīja savu nišu. Viņa reāli nomainīja nišu. Tad, ja viņai bija tā kā privātpersonas, fiziskās privātpersonas, viņa pārgāja uz juridiskajām personām. Un tas tā arī riktīgi interesanti īstenībā, jo viņa sāka apdomāt, ko viņa tieši gribētu, kas ir tas viņas mērķis, un viņa atbildēja uz tiem jautājumiem, ko mēs bijām iedevuši, un viņa saprata, ka jā, ka viņai ir jāmaina. Man liekas, ka dalībniekam arī forši, ka viņi redz, ka arī paši vadītāji dara līdzi un praktizē visu to, ko māca. Jā, tas bija ļoti, ļoti forši. Tāds liels bonus. Jāna ļoti centās arī visus tos darbus arī pildīt. Tie, kas bija sadoti, viņi arī centās. Un, attiecīgi, tad, kad viņa deva savus uzdevumus, tad tos es pildīju. Tālāk es tev gribēju pajautāt par pašu. Mēs parunāsim arī par tām tehniskajām lietām. Tās parasti atstāju uz beigām. Es gribēju tev pajautāt par pašu. Tad tev ir skaidrs tā ideja. Tu zini no savas auditorijas, ka šī problēma ir īsta, kas ir tie apakšizaicinājumi, kas pa ceļam cilvēkiem ir. Kā tu skaties, kā tu piegāji pārdošanas procesam? Tātad, ja programma ir gatava, tu zini, kam tu viņu gribi pārdot, ko tu palīdzi risināt, programma ir gatava, kā tu skaties uz to pārdošanas procesu un kā jūs to organizējāt. Un arī cik ja tu vari pieminēt arī, cik maksāja kurs un cik dalībnieki pieteicās un tā tālāk. Tātad es sākšu ar to, ka mums sākumā nebija pārdošanas lapa. Es pieteicos pie tevis kursos, kas, man liekas, bija pats brīnišķīgākā izvēle. Jo man ļoti, ļoti patīk, es uzreiz varu paslavēt, man ļoti, ļoti patīk tas, ka tev tā struktūra vienkārši soli pa solītim, kas mums ir jādara, visas pamācības, viss kā domēnus tur salikt, viss. Principā, ja man radās kāds jautājums, tad atbildi bija nākamajā video. Ja video bija tā, es gāju secīgi uzreiz tā, ko es darīšu te, man vajadzētu šeit, tad uzreiz skatoties nākamā video, skaidrs, ko es darīšu šeit. Tāds tiešām viss tā ļoti forši, un arī tas, ka tu visu laiku biji līdzās. Ja man kaut kāds jautājums bija, es tev uzrakstu, tu uzreiz tā ļoti smuki, detalizēti atsūti atbildi. Tad, super, es šito nemaz neiedomājos. Ok, labi, nomainīšu šo. Un tāds tiešām šis process man bija ļoti, ļoti, ļoti palīdzošs. Un šeit es arī gribētu paslavēt arī Evitu Astiču, kura arī palīdzēja ar Canvu, jo mūsu pārdošanas lapa tapa Canvā. Un arī viņa pati piedāvāja iziet cauri mūsu pārdošanas lapai un arī savus komentārus vēl uzrakstīja. Un tas arī ir ļoti, vienkārši fantastiski. Vienkārši 2 burvīgi speciālisti piedalījās mūsu pārdošanas lapas, iziet cauri, tiešām paskatīties visu no A līdz Z. Un uzreiz tā drošības sajūta, tāda uzreiz tāda, super. Mūsu šis te piedāvājums maksāja 247 eiro. Un dalībnieku skaits mums bija ap 20, kas arī tāds ļoti forši, jo mēs ar Jānu sākumā domājām, ka mums būs ap 10 būs ok, tad būs mūsu izaicinājums notiks. Bet, kad jau mēs tā skatāmies, reku vēl piesakos tik porši, riktīgi labs un tā.
Un, protams, ļoti, ļoti priecīgas. Un tad jau es jau Janai beigās saku, bet klausies, mums ir jāsāk domāt, tas ierobežojums. Mēs taču nepaņemsim baigi daudz arī tos cilvēkus. Jāna tāds saka, labi, 20 būs ok, tos mēs vēl paņemsim. Labi, ok, tad paņemsim. Un tad mēs arī uz to tā kā virzījāmies. Un pie pārdošanas man jāsaka arī lielais paldies tev, jo arī tu man pastāstīji šos te soļus pārdošanas, jo tur arī īstenībā nav nemaz tik vienkārši. Un tas, kas man sākumā, ko es atceros arī, kad tu man prasi, kā tur iet ar to pārdošanu, es tur tādu, mums jau pirmie tie pircēji. Un tad saki, nu jā, bet tur vajadzētu jau piestrādāt pie tās pārdošanas. Un es tādu, jā, bet man nav laika, man tur ir tik daudz, visu kā jāizdara. Un tu tāds atraksti vēl tāds, nu jā, bet tu saprati, ka šim ir tā kā termiņš, un tev ir jānoliek prioritātes pārējais, var nedaudz nolikt malā. Un es tagad skatos tajā savā plānotājā, un es domāju, bet es nevaru neko nolikt malā, man taču ir tās konsultācijas, man ir vēl bērni, no es nevaru, ko es nolikšu malā. Es domāju, nu labi, ok, tātad es saņemos, tu man esi uzrakstījis šo te, pateicis, nevis uzrakstījis, bet pats sev uzrakstīju pēc tavējiem visām pamācībām šo te plānu, ko es varētu likt pie pārdošanas, un tad es tā skatos uz to plānu, domāju, ok, labi, es katram punktam uztaisīšu video, tā kā šo te skriptu, un ko es uzfilmēšu rītdien, jo man rītdien sanāk 1 stundu laiks, un man vienkārši būs šis skripts, un es vienkārši safilmēšu ar pārģērbšanos. Vienkārši pārģērbšos, nākamais video, un likšu katru dienu storijos līdz šim termiņa beigām. Un tā es arī darīju. Es reāli uzrakstīju, ko es teikšu, pat vārds vārdā, kādi man būs šie te vārdi, un uzfilmēju storijos. Un tad pēc šī tās schēmiņas es liku iekšā. Un tad es arī tiešām redzēju, vislabāk nostrādāju tā pārdošana, kur es arī definēju, kur tu esi tagad, kur es arī pastāstu, tu iztēlojies, kā ir tā situācija, tu tagad publicē ierakstu, tu pie viņa strādāji 4 stundas, un tu viņu publicē, un reāli labi ir 4 laiki. Un tagad iztēlojies situāciju, kur tu taisi ierakstu, un tev ir reāli 2 speciālistu atbalsta komanda, kur tev vienkārši pasaka, ko tev varbūt vajag papildināt, varbūt kaut ko vajag ielikt tā, vai šitā. Un iztēlojies, kā ir tagad, un tev reāli ir atbalsts, un tur vienkārši zini, kam pajautāt, pirms tu publicē. Un tad viss, tad pēc tā jau sāk cilvēki rakstīt, kas tas par izaicinājumu, tur vairāk informācijas interesē, un tā tie pirkumi arī tika izdarīti tā izteikti vairāk. Man liekas, ka šī ir viena no tām lietām, kas bieži vien aizmirstās, ka tādā pārdošanas procesā mēs tikai runājam par tiem, ko tu tur iegūsi. Tas, ja runājam par iegūmiem, tas jau ir diezgan labi. Bieži vien mēs runājam, tu tur dabūsi 10 video lekcijas, tur pamācības un tā tālāk. Aizmirstam runāt, bet kāda jēga man no tiem video, kāda jēga, ko es iegūšu, es nostīšos tās 10 video lekcijas un nostīšos tās pamācības. Tā kā viens jau ir tas, ka runā par tiem iegūmiem, par tiem kursa rezultātiem, kas būs, bet bieži vien mēs aizmirstās runāt par to, parādīt visu to kopējo transformāciju, nevis tikai parādīt to rezultātu, bet parādīt varbūt arī to situāciju, kurā cilvēks atrodas šobrīd. Tādā ziņā, ka cilvēks var pats sevi kvalificēt, ka šis kurs būs priekš viņa. Tu apraksti to situāciju, kurā tas cilvēks ir šobrīd, un īstie cilvēki, kuriem to kursu vajag, viņi cels roku un teiks, jā, tas ir par mani, es publicēju storiju, vai es tur publicēju reel, tur ir 4 laiki, tas ir par manīm. Un tad tas uzreiz kaut kādā ziņā nošķir tos cilvēkus, kam tas kurs ir, no tiem cilvēkiem, kam tas kurs nav, un parāda tiem īstajiem, kas ir tas rezultāts, ko viņi, jūsu tā kursa, jūsu izaicinājumu beigās, ko viņi arī sasniegs. Tā kā man liekas, ka šis bija tāds ļoti labs, tāds praktisks piemērs, kā parādīt šo te transformāciju, ko tavs kurs sniegs tiem cilvēkiem. Kāda vēl bija, es tev pajautāšu vēl pāris jautājumus tādus praktiskākus, kāda vēl bija tie storiji, ja tu tagad atceries, vai storija, vai reel, kas bija vēl tā informācija, tad tavs kursa pārdošana bija noteiktu periodu, tad viņa, cik bija 10 dienas, vai cik tev dienas bija, teiksim, tā pieteikšanās pieejama? Nedēļa tā sāku strādāt ar to, pēc tās tavas ziņas, ka tu uzrakstīji, ka jāsāk tomēr ir strādāt. Tad es sapratu, laikam man tomēr ir jāsāk strādāt. Un ja mēs būtu, protams, to vēl laicīgāk darījuši, man liekas, būtu vēl, bet mēs tāpat nevarētu paņemt daudz vairāk cilvēkus, ja tā ņem. Jo mums tiešām arī rakstīja pēc tam, kad mums jau gāja tas izaicinājums, es ar skaudību skatos, ko jums tur tie izaicinājumi, man arī gribos netiku un tā. Tā kā, varēja saprast, ka tiešām tas pieprasījums ir, bet mums jau tās iespējas ir tik, cik viņas ir. Bet, ja mēs runājam, tas noteikti arī palīdzēja tas, ka ir šis te termiņš. Es nolieku termiņu, un tad attiecīgi vai tu paspēji, vai tu nepaspēji.
Jo mums bija pēdējā dienā arī šie pieteikumi, un vēl arī nākamajā dienā, kas mums bija, tos mēs arī vēl paņēmām. Kaut kādas pāris, kas bija, kas es nokavēju, bet lūdzu, vai es tiešām nevaru sarunāt. Un tā es Jānai prasīju, Jāna saka, ok, labi, tad vēl paņemam, un tad jau viss arī būs ok, vairs neliksim tā kā reklāma, ka mums ir šis te pietiks. Kas vēl bija tie storija, kurus tu komunicēji? Viens bija tas, ko tu teici, tie transformācijas storija. Kas vēl bija tas, ko tu komunicēji storijas, kas palīdzēja tev tā kursa pārdošanai tās nedēļas laikā? Jā, man arī bija tas, ka tas termiņu, kad es ziņoju, ka ir šis termiņš tuvojās nobeigumam, un tad vēl tā, kas mums tur vēl bija. Arī šie ieguvumi, kurus pastāstīja, kādi ir šie ieguvumi, kas būs tajā kursā. Tad tā atklātība, tad vēl ko es taisīju, vēl atbildes uz tiem biežāk uzdotajiem jautājumiem, pastāstot, kas tur tieši ir sagaidāms. Un tā atklātība, tā caurredzamība, ko tas cilvēks, ka viņš redz cauri, ka nebūs tāds kaut kāds slēptais. Un tad ļoti, ļoti vajadzēja to, ka ir šis kursā ir mums tāda un tāda programma. Viņai būs pirmajā nedēļā par šo, otrajā nedēļā par šo, trešajā nedēļā par šo. Un tā kā to programmu arī likām iekšā. Ļoti daudz no pārdošanas lapas īstenībā. Tas arī daudz, kas gāja arī no pārdošanas lapas. Tieši tas saucamais sālīti, kā esam brūcē. Ja? Kā tu arī teici, tās sadaļas un tā, kad jā, jo ar sevi noteikti vajadzēja arī iepazīstināt viņiem, arī manējiem sekotājiem vajadzēja arī Jānu iepazīt vairāk, un tad, attiecīgi, Jāna uztaisīja par sevi, lai viņai būtu kaut kāds stāsts, un tad, attiecīgi, mans stāsts no manas puses, jo Jānas sekotāji attiecīgi atkal ir nepazīst mani, un tad mēs centāmies, lai ir šis te, lai nav arī baigi par daudz, tā, ka pārgrozīja, bet lai nav arī tā, ka višķi par maz. Jā, un man liekas, ka šis ir. Mēs tā kā forši būtu piebilst arī to, ka bieži vien negribas nokaitināt savu auditoriju. Un tad liekas, ka es jau esmu pateikusi, ka tas kurs ir un ar to vajadzētu pietikt. Bet bieži vien mēs aizmirstam viens to, ka ne visa tava auditorija redz visus tavus ierakstus. Tas ir numur viens. Bet numur divi ir tas, ka tiem cilvēkiem, kuriem tas kurs ir paredzēts, viņiem, tu jau tos ierakstus, tos storijas taisi priekš viņiem. Un ja tu kaut kādu informāciju paturēs pie sevis, kas viņiem būtu ļoti, ļoti nepieciešama, lai pieņemtu to lēmumu, iegādāties kursu vai neiegādāties kursu, tad beigās tu viņus kaut kādā ziņā pazaudē, un viņi neatrisina to problēmu. Un tad, man liekas, tev ir tāds pienākums, ka patiešām tad, kad tev ir tā pārdošana, ka tev ir aktīvi jākomunicē par to savu kursu, jāizstāsta visas tās detaļas, jāatbild uz visiem tiem jautājumiem vai iebildumiem, kas cilvēkiem varētu rasties, kas viņiem varbūt vēl nav skaidrs, jo, ja tu to neizdarīsi līdz galam, tad būs vienkārši cilvēki, kuriem vajadzētu, kuri gribētu, bet viņiem ir kaut kas palicis neatbildēts. Viņi paši varbūt, ne visi vienmēr uzrakst. Un viņi vienkārši paliksies tur un neiegādāsies to kursu un neatrisinās to problēmu, kas viņiem neizveidos tos Instagram reels un neveidos to Instagram saturu. Tā kā man liekas, ka tas, ko jūs rīktīgi forši izdarījāt, kad katru dienu es redzēju, ka patiešām bija tas saturs saistīts ar kursu, viņš bija, nezinu, kā var pateikt, viņš bija tik un tāds ļoti, tā kā tu teici, arī tāds caurspīdīgs, viņš bija tāds ļoti cilvēcīgs. Tas nebija tā kā pēc, un tad cilvēks jau vienkārši viņu pilnībā viņš jau vairāk vispār nedzird, ko tu saki. Tas bija ar ļoti lielu tādu empātiju, sapratni pret tā cilvēka situāciju, un ar tādu jūs parādījāt arī savu autoritāti, ka tu zini, par ko tu runā kaut kādā veidā. Un tas iedeva lielai daļai jūs to klienti iedod to pārliecību, ka viņi var, ja šitais kurs būs priekš manis, un es iegādāšos. Tā kā, jums lieliski tas sanāca. Paldies. Jā, mēs uztaisījām arī Reels video tam kursam, es tagad arī atcerējos, jo, tās darbības tik daudz bija, ka visi nevar atcerēties uzreiz, un mēs uztaisījām Reels video, un to mēs formātu arī taisījām tādu, ka no sākuma mēs pamācījām kameras iestatījumus, un tad tā interese iedot, būs mūsu izaicinājums, kur tu vēl vairāk uzzinās un izpratīsi šos jautājumus. Un tad arī pēc Rīla arī bija šī interese. Ka jūs iedavāt mazās uzkodiņas, tāds, ka cilvēks varēja nogaršot, kā būs pie jums arī visu to kopējo ēdienkartes paņemt. Tad, ja? Jā. Lieliski. Man tāds jautājums tev. 247 eiro. Man ļoti patīk, kad kurs nemaksāja tur 27 eiro. Kā jūs nonācāt pie šīs cenas? Vai bija kaut kādas bailes? Tas arī bija interesants jautājums. Mums bija tā, ka sākumā mēs ar Jānu, man liekas, vispār bijām kaut kādā 80 kaut kas tur eiro bija uzlikts, ja es nemaldos.
Un tad mēs par šo cenu visu laiku abas divas diskutējām. Jā, un tāds saka, jā, bet par daudz jau arī nevar likt. Es viņai atkal saku, bet tu iedomājies, tagad mēs esam divas, mums vēl šīs ir jādala un nodokļi vēl jāmaksā. Kas mums paliek pāri? Un tāds saka, bet tiešām taču nekas nepaliek pāri, mēs taču reāli neko vispār, bez nezinu, tā pa vēl te atdosim. Un tad beigās, jā, tad, tas, ka tu jau kursos mācīji, tas, ka ar to 7 jābūt, jā, ja tās summas tās sadalās, tur, pieņemsim, ja tu gribi dabūt 250, tad vislabākais izskatās vizuāli 247, tad mēs domājam, tā kā tie 297, tas Jāna vēl, viņa tāds saka, man liekas, bišķiņ pirmo, varbūt bišķiņ tā kā mazāk, ok, labi, 247, lai būtu. Tā, un tad mēs uz to 247 beigās aizgājām. Jo bija tā doma, varbūt vēl viņu palielinātu, bet, jā, beigās palikām pie tā, ka tie 247. Jo tā atdeve jau ir diezgan liela īstenībā, ja mums arī tagad meitenes arī, kas mums ir mūsu izaicinājuma dalībnieces, viņas arī teica, ka negaidīti liela tā atdeve ir tāda. Tad cilvēks samaksāja 250 eiro, un tik un tā jūs viņam iedavāt vairāk nekā viņas bija sagaidījušas kaut kādā ziņā, ja? Jā, un viņas arī rakstīja to atgriezniskajā saitē, kad reāli ir iedots vairāk nekā gaidīju. Vairākās atbildēs tas bija tāds atspoguļojies. Tas tā ir forši. Man liekas, ka jūs arī esat tāds forši uzskatāms piemērs par to, ka pareizi arī tu teici par to zemo cenu. Ka, ja tu ieliec to cenu, kas ir riktīgi zem, iztēlojies aptuveni, cik cilvēku tev var pieteikties un pareiķini, cik tev daudz aizies kaut kādās izmaksās, cik tev daudz aizies nodokļos, cik tev daudz laika, tavu darba laika paņem šī kursa, cik tev daudz laika atņem pārdošana, cik tev daudz laika aizies visu materiālu izveidošanu un pareiķini, cik tev vispār beigās tur paliek pāri. Un tad bieži vien ir tie kursi, kas maksā varbūt 27, varbūt pat 47 vai 50 eiro. Ka tur ir finansiāli, tu paliec mīnusos jau no paša sākuma izvēloties to cenu. Un tas, ja tu izveido to kursu cenu, kas ir īpaši kursiem, kas ir vairāk saistīti ar biznesu, tas arī jūsējais kurs ir, kas ir saistīts tieši vairāk ar biznesa attīstību. Tie kursi mierīgi 200, 300, 400, 500 eiro var maksāt, ja tu palīdzi cilvēkam attīstīt viņa biznesu. Un kad, ja tā summa ir lielāka, tad tev kā kursa veidotājai ir pavisam cita motivācija darboties kaut kādā ziņā. Tas, kādu kvalitāti gan materiālos, gan tavā enerģijā, gan tavā atbalstā dabūs tavu kursa dalībnieku, man liekas, tas vien ir fantastisks iemesls, kāpēc to cenu tomēr turēt augstāku, nevis censties paņemt pēc iespējas vairāk cilvēks, pēc iespējas zemāku cenu. Un man liekas, ka bieži vien tiešām kurs, kas maksā mazliet dārgāk, tur arī piesakās nopietnāki klienti. Nevienmēr dārgāks nozīmē, ka tur uzreiz labāk klienti pieteiksies, bet bieži vien, ja kurs ir pavisam lēts, tad tur bieži vien piesakās cilvēks, paskatīsimies, ko viņas man te iedos. Un tie nav tie klienti, kurus mēs gribam. Mēs gribam paņemt tos klientus, kas es esmu gatavs strādāt, darīt, man vajag to soli pa solim tās pamācīs, man vajag to atbalstu. Es investēšu, jā, tā ir investīcija, bet es maksimāli daudz no tās investīcijas mēģināju dabūt ārā, lai man būtu tie foršie rezultāti. Man liekas, ka 250 eiro par tādu kursu, ko jūs veidojat, es domāju, ka jūs mierīgi to kursu maksu varēsiet celt, bet tas ir labs sākums, ka jūs nesākat ar zaudējumiem. Tas pats, man liekas, svarīgākais. Jā. Mums tā doma ir tāda, ka mēs vairs šādu kursu noteikti neveidosim. Tas mums tiešām bija tāds unikālais, ko mēs arī rakstījām mūsu storijos, ka mums šis būs vienīgais tāds ar vienīgiem dalībniekiem, jo ir grūtāk tev darīt citus darbus, ja tu zini, ka tev paralēli ir šīs te izaicinājuma dalībnieces, jo tu gribi primāri viņām dot. Un tāpēc ir grūti paņemt kaut kādus paralēlos darbus. Un tāpēc arī tas bija, ko es arī Janai teicu, ka šis būtu no manas puses noteikti tāds vienīgais, bet tīri tiešām jauna pieredze. Jo tie materiāli, protams, viņi man arī noderēs, jo es tos materiālus, kā viņus esmu veidojusi tā, lai es ar viņiem varētu strādāt arī individuālajās konsultācijās, lai es varētu strādāt arī lekcijās ar viņiem. Viņi tiešām man ir tāds, ja es mūsu Instagram kontā dalos ar tām soli pa solim metodēm, tad tajos materiālos es vēl esmu padziļinātāk. Viņas ir uztaisītas ar katru bildīti, kur tev ir apvilkts un aprakstīts, kas tev ir jāizdara. Tev tagad ir jādodas tur, tagad tur. Un skaties pēc šī. Tāda tiešām, jo tās lekcijas, ko es arī esmu vadījusi, mums arī cilvēki raksta, ka tādā formātā, kā mēs to mācām, nekur nav bijis. Nevienas mācības tādas nav bijušas. Un tas jau ir tāds diezgan
pozitīvi un forši novērtēts. Jo arī meitenes, kā dalībnieces, jau teica, arī tiešām mums ļoti viņas vairākas arī teica, ka ir piedalījušās visādos kursos, bet nekad nav bijis tik perfekti izskaidrots un parādīts tā, kā tas ir mums un ar tādu pieeju. Vāc. Baigies prieks dzirdēt, ka jūs šādas atsauksmes, man liekas, ka tik viens kursu veidotājs grib saņemt. Un man prieks, ka jums jau pirmajā reizē izdevās tādas atsauksmes iegūt. Es tev gribēju pajautāt, tu teici, ka jūs ar Jānu taisīsiet kopā, bet tu saki, ka vairāk jūs kaut ko citu taisīsiet, citu kursu? Citu, jā, tas vēl ir izstrādes procesā. Tur ir viņš tā kā nedaudz kā ir Jānas pieredze un Jānas ideja tur ir. Un tā ir aizgūta no ārzemēm, kādā ir Jāna piedalīsies. Un tāpēc viņa pašlaik ir aizbraukusi atpūsties. Un tad, kad viņa atbrauks, tad viņa man izstāstīs vēl sīkāk, smalkāk. Bet tā ir domāta šī te, kas mums taps, tā teikt, ir domāts gada garumā. Nu, tā, ka mums būs gadu. Ir tas plāns. Tagad es neko sīkāk baigi nevaru pastāstīt, jo tas ir tikai tā mūsu mistērija atstāt. Jā, jo man pašai vēl daudz kas nav zināms, tāpēc arī es nevaru baigi pastāstīt, bet jā, tas tā doma ir tāda, ka mēs gada garumā esam, bet arī ne tā, ka ikdienā, bet tur ir bišķiņ citādāk pieeja, tur jāneiet viena pieredze, un viņa teica, ka viņai ļoti, ļoti patīk tā pieredze, un tu man par viņu sīkāk pastāstīs, kad satiksimies. Es tev gribēju pajautāt par tehnisko daļu. Tā ir viena no lietām, kas cilvēks attur no kursa radīšanas, jo vienmēr tas liekas superduper sarežģīti un ka tas tur neiespējamā misija un es neesmu tehnisks cilvēks un tā tālāk. Ja tu varētu vienkārši, mēs varētu iziet cauri kaut kādām, es tev pajautāšu precīzāks jautājums, iziet cauri varbūt tai tehniskajā daļā, kā, tiksim, ko jūs darījāt kursu laikā un kursu pārdošanas laikā un kā tas viss notikās. Tā kā mans pirmais jautājums ir par šo te platformu, kurā notika kursa darbība. Tu teici, ka jūs taisījāt pirmo kursu Facebook slēgtā grupa. Jā, un tur Pastāst, es tur es neuzrunāju tevi, ja par vēlu uzrunāju, pareizāk sakot. Tur sanāk tā, ka caur telefonu, kad skatās, viņa ir diezgan haotiska, jo tad, ja tev, piemēram, iekomentē kāds ierakstu, tas ieraksts uzreiz aiznesās pirmais, un tad, attiecīgi, ja kāds iet pēc secības, tad viņam visa secība ir sajukusi, un tur tāds diezgan, es pat teiktu, priekš manis arī diezgan liels haoss. Uz datoru, protams, skatoties, ir nedaudz tas tā sakārtotāk, bet vienalga tas nav tas. Mēs gribējām taisīt tajā Tinkipicā, bet tur sanāca tā problēma, ka es skatījos tajā bezmaksas versijai, negribējās ņemt no dalībniekiem vēl papildus naudu, ņemot vērā, ka mēs jau izziņojam, ka būs Facebookā. Mēs domājam, lai būtu vienkāršāk, aiziesim varbūt uz to otru platformu, kur ir tiešām kursu veidošanas platforma, un tur liksim tos materiālus, lai cilvēkiem būtu ērtāk. Bet tad mēs sākām veidot šo visu to, un tad skatāmies, ka nevar īsti piereģistrēt, lai cilvēki varētu ielogoties bez maksas. Mums sanāk, ir vai nu viņiem jāprasa maksa, vai arī, attiecīgi nevaram uztaisīt. Un tad mēs vien tā runājam, nebūtu smuki, kā mēs cilvēkam vēl klausies rekrutēju, lai tu tiktu platformā, vēl ir jāmaksā. Un tad beigās atmetām ar roku, palikām pie tā Facebook. Mēs vēl paprasījām tur dažām dalībniecēm, ko viņas domā. Viņi saka, ok, nav ērti, bet pagaidā, šoreiz paliekam. Nākamreiz jūs vienkārši izdomāsiet, kā labāk. Un tad, protams, bija tas risinājums, ko tu teici, ka varēja jau paņemt. Principā to izmēģinājumu 30 dienu maksas, viņus visus salaist un viss būtu kārtībā, bet līdz tam mēs neiedomājamies. Bet nebija, Facebook neiesaku. Jā, es arī parasti, saku, man arī tagad viena klienta arī Facebookā taisa tās grupas, un viņai labi strādā, viņai der, viņas klientiem arī der. Tas nav tas risinājums, ko es parasti iesaku. Un tad šis beigās, ko tu minēji, ir viena tā iespēja, ko es klientiem saviem iesaku, ir ņemt šo te platformu, un šai te platformai var dabūt, manā mājaslapā tur ir tāda sadaļa, kas saucās resursi, tur ir tā kā uzskašana tu saites, var dabūt 30 dienu bezmaksas izmēģinājumu tur pro versijai. Un tad tas, ko tu vari darīt, principā, ja tu zini, ka tev būs tagad viens tas pirmais kurs, tu īsti nezini, vai cik tev būs liels tas apgrozījums, vai atmaksāsies to platformu ņemt vai nē. Viena tā iespēja ir tāda, ka tu uzklišanot šīs saites, reģistrējies bezmaksas izmēģinājumam, uztaisi visu, pārdod visu, un tev 30 dienas tā platforma strādā tādā pro versijā, un tad, kad tev tās 30 dienas beidzās, tu vari pāriet uz šo te bezmaksas versiju, bet cilvēkiem principā paliks visas pieejas, viņiem visi tie materiāli tur stāvēs, visu tu varēs, tā kā viss tas kursa darbība nepārtrauksies, bet tev nebūs jāmaksā principā necik par šo platformu.
Un tad, ja tu saproti, ka tev tas kurs aizgāja, tad, protams, tu vari iegādāties tur, paņemt šo te platformas abonementu un tā tālāk. Tā kā tas ir viens variants. Nākamreiz. Nākamreiz jāprasa ir Antim. Ja? Es jau tev teicu, kad tu saskaries, par cik tu esi patstāvīgi klienti, es tev teicu, ja tu saskaries ar problēmu, zvani man, un šito tu man nepiezvanīji, bet nekas, jūs tikāt galā. Es nezinu, kāpēc es nepiezvanīju, godīgi sakot, pat īsti neiedomājos, man likās tāds, varbūt, nav iespējas. Es mēģināju strāpāt, tur pa 50 centiem vēl varēju uztaisīt linku, bet tad es domāju, 50 centus jau būs tā, nevar taču arī prasīt no cilvēkiem. Es skatījos, jā. Un pati tā pārdošana, tad tev bija izveidota, tev bija diezgan, man liekas, ļoti laba pārdošanas lapa izveidot Canvā. Tātad tie, kas nezina, Canvā var izveidot arī savu mājaslapu, arī bezmaksas Canvā var izveidot mājaslapu. Protams, maksas versijā tur ir kaut kādas papildus opcijas, savu domēnu var ielikt un vēl citas opcijas, bet principā ar bezmaksas versiju var uztaisīt arī Canvā lapu. Un tātad bija izveidojuši šo Canvas lapu, ņemot vērā to pie manas kursā, kur iemācījies to struktūru. Evita tev pieslēdzās, palīdzēja, un tad, kur cilvēki veica apmaksu, es īsti neatceros, kur jums bija tā apmaksas opcija. Tā, kad cilvēks, teiksim, mājaslapā ir poga pieteikties, un uz kurienes šī poga aizveda? Viņa aizved uz Stripe, jo Stripe'ā mēs bijām izveidojuši attiecīgi linku, un tad tos linkus var ielikt caur Canvu, ka viņi ir aktīvie linki. Bet tas, kas ir jāņem vērā, manā gadījumā, man bija teksts, pieņemsim, spiedte, un bija tā podziņa. Ja tu uzliec to aktīvo linku tikai uz teksta, tad, ja cilvēks uzklikšanās uz podziņas, viņam neatvērsies. Tas, ko es izdarīju, es gan podziņai uztaisīju aktīvo linku uz to pašu linku, gan arī tekstam uztaisīju. Tas bija tāds manā gadījumā. Un vēl, kas jāņem vērā, ja Canvā taisa gadījumā maksas versijā šo te domēnu, un tev domēns ir iegādāts Nicā, tad būs jāraksta Nīcas darbiniekiem e-pasts un jāizsūta šie te Canvas prasītie attiecīgi parametri, un tad viņi atsūtīs, vai tu apstiprini, ka viņi samaina, tu aizsūti apstiprinu, kā atbildi tam e-pastam, un viņi visi samainīs, un tas bija ļoti, ļoti ātri. Jā, Nicā tiešām ļoti foršs tas atbalsts ir, ja kādreiz tiešām pats cilvēks netiek galā, tad var uzrakstīt viņiem, un viņi palīdz arī sakārtot tās lietas, tā kā tas Nīc, tiem, kas nezina, ir Nīc.lv, tā ir vieta, kur var iegādāties savu domēnu, piemēram, tur sociāltīklu.lv var iegādāties to, ka tas domēns pieder tev un kad cilvēki var uz viņu doties. Okay, tātad tas bija par pārdošanu, tas bija par to, kur notika šis te kurs, kursa materiāls. Tātad tev bija PDF, vai jums bija arī PDF materiāli, video materiāli, kā jūs tos gatavojāt? Mēs gatavojām Canvā. Visi lielam arī prezentācijas bija Canvā, un lekcijas mums gāja caur Zoom, un tad, attiecīgi, Jāna šīs te lekcijas sagraizīja sīkākās daļās un publicēja Facebookā. Un visi tie PDF materiāli, ko mēs sūtījām, tie bija mums kā pielikums, kā papildus bonus e-pastos, un tad, attiecīgi, Jāna izsūtīja e-pastos, kad viņi sūtīja par Zoom nākamo informāciju, tad tur bija arī, attiecīgi, ielikt šis te e-pasts. Un video pamācības tās arī... Facebookā arī ir jāņem vērā, ja, ka tur ir jābūt vismaz minūte 31 garam video, jo citādi viņu nevar ielikt tajā gaitas sadaļā. Ja tev viņš ir mazāks, viņš iet kā parastais, un tad Jāna brīžiem, baigi interesanti bija man video telefonā rādās, ka viņš ir minūte 30 tur, minūte 31, tad, kad sūta Jānai, viņš saplacinās kaut kā, nezinu kāpēc, un tad Jāna vietām palēlināja, uztaisīja to, lai viņš ir lēnāks. Un tad, lai trāpītu. Un tad šādas te arī problēmas Facebookā ir, kas ir jāņem vērā. Izklausās baigi traki šitā te, ka tu vari izvēlēties platformu un bieži vien ir kaut kādi ierobežojumi, ar kuriem tu saskaries tikai tad, kad tu reāli taisi, reāli dari. Un ir kaut kādas, es zinu, ka man arī ir kaut kādi klienti, kas izvēlās kaut kādu platformu un pēc tam raksta, hei, klausies, kā es varu izdarīt to vienu lietu. Un es saku, tādā platformā nevar to izdarīt. Un viņi, es saku, nesen bija piemērs, kur viena kliente izveidoja kursu platformā, izveidoja vesels 150 lapas uztaisīja. Viņam tur bija tāds, uztaisīja katalogu.
Un pēc tam viņi prasīja, kā var tur pievienot. Viņam bija arī fizisks produkts, ko vajadzēja sūtīt. Viņi prasīja, kā es varu pievienot tur Omnivu šai kursu platformai un pārdot fizisku produktu. Un es viņai saku, ka, klausies, šī platforma nav paredzēta fiziskiem produktiem. Un Omnivai pavisam noteikti nav integrācija ar šo te platformu. Un tā sajūta, kas viņai bija, ka viņi ir tik daudz investējuši to laiku un tik daudz enerģijas investējuši kaut kādā vienā platformā, kas tā kā nedarīs to, ko viņai vajag, ka tā platforma dara, un ka viņai tagad ir kaut kādā ziņā jātaisa kaut kādā citā vietā. Un tas var būt ļoti, 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 ļoti sāpīgi. Tā kā šī te platformas izvēlēšanās, lielākajai daļai cilvēku tie kursi ir salīdzinoši vienkārši. Un tad ir šīs te platformas, tas pats arī tās Facebook grupas, vai tas pats Thinkifics, vai vienkārši Zoomā vadīšana būs pilnīgi pietiekošana. Bet tad brīdī, kad parādās kaut kādas specifiskās vajadzības, tad ir visādi kuriozi, kur tagad var tā pasmieties, bet es domāju, tad brīdī nav galīgi smieklīgi, ka tu saproti, ka tev darbs ieguldīs tik daudz, un tagad tas viss ir vējā. Jo mēs likām dažus pat video, likām kopā, kurus mēs liktu atsevišķi, lai viņam būtu vieglāk cilvēkiem atrast un orientēties. Tad šajā gadījumā mums vajadzēja likt kopā, lai tikai varētu ielikt šajā guļu sadaļā. Jo vēl ir, kas ir, pieņemsim, tavai klientei, ko tu stāstīji, tas stāsts, ka tu vari integrēt 2 mājaslapas kopā, bet tas atkal ir papildus darbs, Tas arī bija beigās. Tas arī bija beigās tas risinājums, pie kā mēs nonācām, kas viņam varētu būt labākais, lai nav pilnībā jāpārstrādā viss, bet bija sāpīgi tā saruna. Es domāju, ka es arī nerekomendēju Facebook. Tu nerekomendēji Facebook, jā? Es zinu, ka man iepriekšējos Instagram laivos bija arī cilvēki, kas priekš pirmā kursa rekomendēja. Es laikam arī nerekomendētu. Es izvēlētos tomēr to maksas platformu ar bezmaksas izmēģinājumu pirmajam kursam. Un man liekas, ka, ja tu saproti, ka kā tāpatās kā jebkurām fiziskām biznesam ir telpu īra vai tev ir kaut kādas izēju materiāli nepieciešami, tāpatās arī kaut kādā brīdī tu vienkārši saproti, ka šīs te platformas, viņas atvieglo darbu tev, viņas atvieglo to pieredzi arī tiem taviem klientiem, un ka tā vienkārši ir kaut kāda ikmēneša īra, ar kuru tev ir jārēķinās, lai tavs biznes funkcionētu, lai viņš būtu ērts, un lai nestātos, lai šī te platforma, šī te tehnoloģijas nestātos ceļā starp tevi vai taviem klientiem un viņu rezultātiem. Un tad saprot, tā ir tā summa, kas man ir nepieciešama, kā man ir jāpielāgo mana kursa maksa, lai šī izmaksa nosaktos principā, un lai es nebūtu mīnusos. Es piekrītu. Vienkārši skatīties kā uz biznesu. Jā, jo es piekrītu, jo cilvēkiem tiešām tajā Thinkificā būtu daudz ērtāk nekā Facebookā, un tas, man liekas, ir tiešām labāk, tad es izvēlos kaut ko samaksāt. Manā gadījumā es varēju arī tad nemaksāt, attiecīgi, vismaz sākumā, bet vismaz ir šī kvalitāte tiek turpināt nodrošināt. Protams, mēs varējām iztikt arī ar Facebooku, un mēs iztikām, bet tas nebija tik ērti. Bet mums dalībnieces tiešām tādas burvīgas, viņas vienkārši tik entuziastiskas, un mācīties gribošas, ka tur viņām pat netraucēja Facebook. Tur vienkārši ledlauži. Kā tu minēji, ka jums bija atsauksmes? Atsauksmes iegūšana ir viens izaicinājums, kas bieži vien ir kursu veidotājiem. Kā jūs dabūjāt atsauksmes? Kāds bija tas process, kurā vietā varbūt arī tīri tehniski, un kas bija tie jautājumi, kurus jūs uzdevāt, kas palīdzēja jums dabūt foršas atsauksmes? Mums bija tā, ka mums bija jautājumi vispār diezgan daudz atsauksmēm. Mums bija kaut kādi 24 jautājumi, kaut kas tam līdzīgs. Mums bija par katru to Zoomu pajautāts arī, par katru to modeli, ko mēs, par mani, par Jānu konkrēti, lai mēs dabūtu šīs te atbildes tiešām tādas precīzākas. Un tas, ko mēs devām kā bonusu aizpildot šo te anketu, attiecīgi mēnesis pagarinājums mūsu pieeja un šī te pieeja WhatsApp grupiņā. Un tad tagad mums ir tas, ka mums ir šis te chatiņš, kur mēs mūsu dalībniecēm komunicējam. Un tad, kur mēs taisījām tajā Google Forms, vai kā viņam tur bija tas nosaukums. Jāne to taisīja, es viņai aizsūtīju visus tos jautājumus. Attiecīgi, mans uzdevums bija sagatavot jautājumus, un Jānis uzdevums bija noformēt, lai viņš būtu, lai cilvēki var aizpildīt. Tā. Bet diezgan īstenībā mums, nemaldos, 11 dalībnieces aizpildīja. Pār 50%, man tas ir diezgan labi. Ņemot vērā, ka bija 24 jautājumi, es domāju, ka tas ir ļoti labs rādītājs. Jā, un atbildes arī nebija tādas tur, paldies, bet tiešām tāda ļoti smuki izvērsti. Ir vēl kaut kāds, es nezinu, varbūt tīri no tās kursa organizēšanas kaut kas, ko es neesmu pajautājis, kaut kādas
varbūt ir kaut kas, ko tu darītu citādāk, ja tu veidotu kursu, ja tu taisītu šo kursu vēlreiz. Vai ir kaut kādas lietas, kuras tu darītu citādāk, ja mēs neskaitām, protams, šo te kursu platformu un to sadaļu. Es tieši gribēju teikt, ka platforma noteikti būtu mans pirmais vājais posms. Un ko es darītu citādāk? Es neteiktu, ka baigi es kaut ko daudz mainītu, darītu citādāk. Es vienkārši, mums sākumā, kas bija tā mūsu arī kļūda, ka mēs nezinājām, cik mums katrs Zoom zvans ilgi ies. Un līdz ar to mēs nevarējām norādīt konkrētu laiku. Un tad, kad bija šie jautājumi, tad, protams, tas Zoom laiks paildzinājās. Un tam sanāca tā vidēji 2 stundas, plus mīnus varēja būt arī stunda. Man liekas, viens Zooms bija pat 3 stundas, jo tur bija tās analīzes, kontu analīzes, ko mēs tā kā sākumā nebijām iekļāvuši, bet mēs sapratām, ka cilvēkiem tas ir aktuāli, un ka mēs gājām šīs kontu analīzes cauri. Un ja es zinot tagad, cik tas man ilgi aizņem aptuveni, tad es droši vien būtu jau kaut kā sadalījis, vai tās konta analīzes tur kaut kādā citā saliktu tā pa laikiem, vai arī vienkārši kaut kādas lietas skatītos, varbūt kaut ko izņemt ārā. Bet tas ir tikai tagad, kad es to zinu. Un jā, mums tie laiki. Ja mēs zinātu, piemēram, ja mēs varētu pateikt, tur 12. sākās un līdz 2, tas būtu baigi forši, bet tā kā mēs ar Jāni jau paši, mums pirmā pieredze tā bija, mēs nevarējām cilvēkiem pateikt arī, klausies, reku būs līdz 2 un viss. Tad mums bija tāds, rēķināties ar tām 2-3 stundām. Bet, ņemot vērā, ka viņi ir strādājuši cilvēki, bet mūsu tas bonus bija tas, ka ieraksts. Un, attiecīgi, ja viņam bija šīs 2 stundas un nedaudz ilgāk mēs palikām, tad viņš varēja noskatīties to atlikušo daļu ierakstā, jo mēs tiešām centāmies arī sadalīt to mūsu 2 stundu garo ierakstu pa daļām, kur mēs stāstām, piemēram, tur Instagram update, tad, attiecīgi, ja es nevēlos parādīties kameras priekšā, un tad tur katram kontam analīze atsevišķi ielikta, tā, lai viņiem vieglāk orientēties. Šis ir izaicinājums lielai daļai. Arī man pašam bieži vien tagad veido pirmo reizi. Es noparedzēju, tā kā iepriekš tu jau minēji par to, ka jūs pārdevāt pirms kurs bija gatavs, un šī ir viena no tām lietām, kur es pats izmantoju tehniku, un kuras iesaku arī citiem cilvēkiem, un tas galvenais iemesls, kāpēc ir vērtīgi mēģināt pārdot kursu, pirms viņš ir pilnībā gatavs, ir tas, ka tu vari notestēt, vai vispār tam kursam ir tā kā pieprasījums, vai cilvēkiem ir vajadzība, vai viņiem ir tā problēma, kur tu palīdzēsi risināt, vai viņiem ir tā problēma, un vai viņi ir gatavi investēt šajā risinājumā. Jo bieži vien, ja tu paprasīsi draugiem, viņi teiks, rīktīgi forši kurs izklausās, bet tikai tad, kad cilvēks ir samaksājis savu naudu, tas ir tā kā vispatiesākais balsojums, ka jā, man šis ir nepieciešams, šis ir kaut kas, par ko es esmu gatavs maksāt. Un, lai to izdarītu, kas ir nepieciešams, tad viens ir nepieciešams. Vissvarīgākais ir šī transformācija, kas ir tas rezultāts, ko cilvēks sasniegs, un kur ir tie cilvēki, kuriem vispār šis kurs ir nepieciešams. Ir nepieciešama tā programma. Tev nav jābūt gatavam katram video. Jums nebija katra pamācība gatava. Tev nav katra pamācība vajadzīga nepieciešama gatava, bet tev ir jābūt vismaz pa moduļiem, tai struktūrai, un ko katrā modulī iegūs. Un tad ir jābūt gatavam kaut kādam šim pārdošanas procesam. Perfektā variantā, ja tā ir pārdošanas lapa, kur cilvēks var uzklišķināt un uzreiz iegādāties. Un tad, kad viņš iegādājas, viņš saņem ziņu to, ka, protams, viņu brīdina iepriekš, ka kurs sāksies tanī datumā. Lai viņam nav tā ekspektācija, ka viņš tagad iegādāsies un ka viņam būs viss kursa materiāli. Bet viņš iegādājās kursu, un tad viņš zina, ka tanī datumā X viņš saņems tur saiti uz pirmo Zoom, un kur viņš varēs piekļūt visiem tiem materiāliem. Un šis ir tas process, kā ir īpaši pirmo kursu tu uztaisi. Tu redzi, kad ir cilvēki, un ka viņi ir pietiekoši daudzums cilvēkiem ir iegādājušies, un tikai tad tu sāc ražot šo materiālu, un bieži vien tev viņš pat nav jāražo, tu viņi var radīt tiešraides laikā Zoomā, un pēc tam, kad tu redzi, pirmais kurs ir noslēdzies, tu dabūsi šo atgrieznisko saiti, tad tikai tad tu iefilmē šos īsos, tu vari pārfilmēt visus šos Zoomus, pārfilmēt kā atsevišķus video, un tu jau nākamreiz, kad tu palaidi kursu, principā, tad cilvēkiem var uzreiz jau arī dot pieeju, un viņi jau redzēs, ka visi tie materiāli ka viņus ir iespējams noskatīties. Es tā īsumā ieskicēju tiem, tu šo procesu zināji, tu jau viņu īsteno, bet tiem, kas varbūt nezina, tad šis ir tas, ko nozīmē pārdot pirms kurs ir gatavs, un kas ir tas galvenais iemesls, kāpēc to es vienmēr iesaku saviem klientiem darīt. Mēs tuvojamies noslēgumam, un tas, ko es tev gribēju pajautāt, daži tādi mīļi jautājumi. Viens no tiem jautājumiem ir par kaut kādām investīcijām vai kaut kādiem ieguldījumiem, kas tev palīdzēja tev kursa veidošanā. Kas ir kaut kā tāda lieta, kur tev
ieguldīji kaut ko un tev sanāca, ka tu riktīgi daudz dabūji atpakaļ, kas tev palīdzēja, teiksim, tavu kursu veidošanā? Es teiktu, īstenībā tā pie tevis pārdošanas lapas izveidi, tas arī bija mana galvenā investīcija, un kur es tiešām ļoti, ļoti daudz dabūju atpakaļ, jo es dabūju to atgriezenisko saiti, kas, man liekas, ir vienkārši burvīga, jo arī tad, kad es tev paprasīju atļauju, vai es drīkstu to video aizsūtīt Janai, tu teici, ka jā, es aizsūtīju Janai, un tad, wow, pirmo reizi tik detalizēta atgriezeniskā saite. Viņa tā ritīgi, viņa bija šokā arī, viņa teica, ritīgi laba. Un tiešām varēja visam soli pa solim iziet cauri, izlabot, uzlabot. Un tāds tiešām noriktīgi parši. Mums ir jāsanāca smieklīgi. Tāds kuriozīģi mums tajā pārdošanas lapā. Mēs bijām ielikuši to rāmīti, to datoru, vai ne? Un mums ir viņš baigi patika. Bet galvenais, ka mums, ja tā Evita izgāja cauri, viņa saka, nekad viņai liekas, ka viņš ir pārāk uzkrītoši. Mēs ar Jānu tāds, ko lai dara? Tāds, man patīk. Jānu saka, man arī patīk. Labi, ok, aizsūtīsim Andim, ko Andis teiks, atbild. Viņš pārāk tāds uzkrītoši, pārāk masīvs. Es ar Jānu tad pats jāņem ārā, jā, divi to saka. Un tad beigās mēs viņu ņēmām ārā, jā, un tad pārveidojām viņu višķiņ citādāk. Bet galvenais, ka mums ar Jānu abām divām ļoti patika. Un tad, jā, un šī te atgrieziskā saite, un visu laiku, tā kā, kad ir paskatās tev katru to solīt un iziet cauri tiešām, kad tur jūti, ka cilvēks iedziļinās, man liekas, tas ir tiešām tās naudas vērts. Tiešām tā, kad super, jo tu saproti, kur tev vajag uzlabot, un tu saproti, ka tu neesi vienīgais, jo kas ir pa problēmu? Tad, kad tu vienīgais veido savu šo te pārdošanas lapu, tu daudzas kļūdas neredzi. Tev vienkārši automātiski smadzenes pieņem, ka tā jau bija ok. Un tad, kad tu aizsūti cilvēkiem no malas, viņi jau daudz ko citu vēl redz. Un tad atsūta mums atpakaļ, un tad tāds arī mums tajā pārdošanas lapā tās divas sadaļas, kuras tu rakstīji arī, ka viņas pa lielam ir vienādas. Un tad, kad mēs skatāmies, bet točnu viņš sanāk vienāds. Ok, labi, tiešām ārā, šitais nav labi. Un tāds, ka tiešām tāda iedziļināšanās, tas, man liekas, ir pats svarīgākais arī. Un tā atdeve ir tāda, ko tu reāli nemaz negaidīji. Tāds, kad likās, jā, tur visas pamācības, ļoti labas pamācības, arī tiešām viss soli pa solim, viss demonstrēts un tāds, bet ka vēl ir šis te cilvēcīgais faktors, ka tev atsūta tieši konkrēti par tavu jautājumu un tik detalizēti, tas, man liekas, arī tik superīgi. Paldies tev liels! Mums nebija šis sarunāts, un šis ir jautājums, ko es uzreiz teiktu, šis ir jautājums, ko es uzdevu visiem, tā kā, bet es tev pateikšu mīņi, paldies, jo tās ir tās lietas, kuras tu pieminēji, ir tās lietas, kurām es arī tieši fokusēju, jūs veidojat savus, strādājot ar saviem klientiem, veidojat savus produktus, un man liekas, ka tas, ko tiem, kas klausās, ko var paņemt, ir tas, ka bieži vien kursi ir, kāpēc online kursiem ir bieži vien slikta reputācija mūsdienās, varbūt, vismaz vai es tā redzu, vai man tā liekas, ir tas, ka bieži vien online kursi tiek izveidot tādi, ka tu viņu iegādājies, un reku tev ir tur, tiek pārdot kā informācija. Reku tu iegādājies, reku tev ir pieejami video, ņem dari ar tiem video, ko tu gribi. Un šiem online kursiem bieži vien šis te pabeigšanas procents, cik daudz cilvēku pabeidz to kursu, cik daudz cilvēku reāli sasniedz to rezultātu, ir ļoti, ļoti zems. 10%, 15%. Un tad vienkārši viens no veidiem, kā mēs šo procentu varam stipri palielināt, ir būt tā kā klātesoši, ka mēs esam pieejami un kad mēs dodam arī to atgrieznisko saiti par to, ka ja cilvēks izdara to darbiņu, izpild tos uzdevumus, ka viņam ir šī iespēja, ka viņš jau saņemt atgrieznisko saiti no mūsu puses, viens tas pamotivēs viņu izpildīt tos uzdevumus un uzradīt to. Ir īpaši atgriezniskajā saitē ir kaut kāds tas termiņš, deadlines, bet otrs ir tas, ka pēc tam tiešām tā atgriezniskā saite ir tas, kur mēs varam pievienot visu lielāko vērtību tiem cilvēkiem, tāpēc, ka ja viņi, man arī tas pats, es arī kaut ko uzradu, un man ir skaidrība par to, un es vienmēr nosūtu citiem cilvēkiem, kas man ir mani uzticamie cilvēki, kuri man vienmēr arī tāpat, kā tu teici, parāda kaut kādu lietu, kur es vienkārši pat nebiju iedomājies. Piemēram, tas, ko tu teici par tiem ekrāniem, man liekas, ka es teicu nevis, ka viņi varbūt pārāk uzkrītoši, bet es teicu, ka tas teksts, kas tur ir iekšā, tajā ekrānā, ka viņš ir pārāk maziņš un ka viņi nevar salasīt. Noņemiet to ekrānu nost un teksts būs salasāmāks uzreiz. Jā, bet tā doma bija tāda, ka tas ekrāns ir jānolot. Jā, ka viņš ir lieks. Jā. Tu biji tāds, kāpēc tur ir ekrāns vienmēr? Un vienkārši ir dažreiz tāds lietas, mēs vienkārši paši neredzam, man liekas, mums visiem, tādiem, kuriem ir lielāka pieredze, mums visiem ir mūsu tās aklās zonas, kuras mēs neredzam, un tur vajadzīga tā palīdzība no malas,
Un baigi forši tiešām, ka tu arī, ka tu, man baigies prieks, ka tu novērtē tās lietas, man ļoti daudz nozīmē. Un pēdējais jautājums, ko es tev gribēju uzdot, ir šo te podcastu, šo te ierakstu iespējams klausās kā cilvēks, kurš ir savas jomas eksperts, viņš zina, viņam ir kaut kāda zināšanas, viņš zina, kādas problēmas ir cilvēkiem, viņš zina, ka viņš tās problēmas var atrisināt. Viņš šobrīd varbūt domā, ka viņš varētu uztaisīt kādu digitālo produktu, kādu online kursu, kaut ko vai izaicinājumu, kas ir līdzīgāks kaut kas tam, ko jūs uztaisījāt. Iespējams, viņi māca šaubas, vai ir tā vērts, vai viņam izdosies. Kas ir kaut kādas lietas, tagad tu esi pāris soļus šim cilvēkam priekšā. Kas varbūt ir kaut kādas lietas, ko tu gribētu varbūt sev pateikt, tad, kad tu biji tajā situācijā, jo zini, ka tu biji tajā situācijā. Kas ir tas, ko kaut kāda varbūt ieteikumi no tavas puses, ko tu varētu iedot šiem cilvēkiem? Jā, es īstenībā vēl vienu to ieguvumu no tava kursa varētu pateikt. Arī tas, ka apmaiņā pret šo te atsauksmi tu piedāvā materiālus bezlimita lietošanā. Un tas, man liekas, arī ir ļoti, ļoti būtiski, jo savu nākamo kursu es visticamāk veidošu uz tās pašas bāzes, un ir kaut kādas lietas, kuras ir aizmirsušās, un kuras šis te ļoti noderēs. Un tas, manuprāt, arī ir ļoti svarīgi. Un tiem kursu veidotājiem, kas plāno veidot kursu, es teiktu tā, ka ir vērts investēt šādā kursā arī pie Anda, jo tev būs struktūra, un tā struktūra ir svarīga, jo tā struktūra nav tāda vienkārši paņemta no vienas mājaslapas, un tagad skaties, kur tajā mājaslapā šitā ir. Bet Andis paskaidro visu, kāpēc tur ir jābūt tā, un kāpēc šim ir jābūt pēc šī, un kā šo izdarīt. Un tas ir tas svarīgākais. Un tāpēc es teiktu tā, ja nav pieredzes kursu veidošanā, tad Andis ir īstais, pie kā iet. Tā ir sanāk savu veidu reklāma, mēs neesam sarunājuši, bet šis ir tas svarīgais posms, kas man bija vajadzīgs un kur es ietu vēlreiz, ja gadījumā man nebūtu šīs pieredzes un materiāli man nebūtu paliekoši. Jo bez šī nekādi. Es nevaru izveidot attiecīgi kursu, ja es nezinu šo te struktūru, jo es neesmu speciālists. Es nevaru būt speciālists visur. Attiecīgi, ja es esmu Instagramā, es varu izdomāt, mājās pieaudzēšu nagus, jo tas ir lētāk man, bet tajā pašā laikā, vai tas būs lētāk, ja es pareiķināšu laika ziņā, ja man nav pieredzes un vēl to apgūt visu. Un tas pats ir arī ar kursiem. Ja es varu visu apgūt, bet vai man to vajag, vai to laiku labāk es ieguldu tur, principā, ko es varu darīt, bet kur attiecīgi finanses, līdzekļus ieguldu tur, kur cilvēks speciālists jau to ir izdarījis manā vietā, un man ir vienkārši tikai jāiet soli pa solim. Jo kas ir ļoti labi, Anda lekcijās tur nav tā, ka tev būs jāklausās 3 stundas viens ieraksts. Andis ļoti smuki sagriezis. Vienkārši vienā dienā grib izdarīt 15 minūtes savam kursu labā. Noklausies ierakstu, izdari, visu ok, nākamajā dienā dari nākamo. Un tas ir tāds, manuprāt, ļoti, ļoti labi soli pa solim. Sanāca tādi, forši. Andis jau mūs. Bet tas ir tas, kas ir nepieciešams. Tad, protams, vēl ir viss tas rīks, kas mums ir jau pieejams. Mūsdienās ir tas pats ChatGPT, kur mēs varam tiešām arī pajautāt to pašu kursa struktūru. Mums ir ideja, bet struktūrai varbūt mēs nevaram kaut ko aizdomāties. Un tad, attiecīgi, ChatGPT var mums iedot ļoti foršas arī kaut kādas pieturas punktus. Jā, šito es varu ielikt. Un tad mēs viņam arī varam pajautāt, ko es šitā varētu ielikt. Un viņš atkal mums izmetīs kaut kādas idejas. Tā kā ir tie rīki, ir ļoti daudz. Un starp citu, es tagad esmu atradusi vienu vietni, kurā taisīt savu kursu, kas man liekas ritīgi. Tagad es par viņu esmu iedegusies, ja tā ir cita vēl, ja tā nav tā pēdējā, ko es te teicu. Es aizmirsu, kā viņai bija nosaukums kaut kas uz X burtiņa. Searchy. Nē, cita tagad ir. Vēl citu? Citu atradu, jā. Tu man sūti, es arī notestēšu visu. Jā, zini, kas viņai ir baigi labais? Viņai ir tas dopamīna poga saucamā. Tas gamer, viņš dod to, kad es veidoju savu kursu un lieku tiem cilvēkam, ko viņš izpilda, viņš nonāk līdz, ka viņš krāja punktus, un tad viņš var dabūt kaut kāds achievements, sasniegumus, un tad es visu laiku noturu, lai viņš viņu tajā līmenī, lai viņš būtu, piemēram, izpildījis šo, dabūs kaut kādu materiālu bez maksas, bet tev ir, teiksim, 3 dienas jāizpild, 3 dienu laikā. Un tad visu laiku viņš krāja tos punktus. Ok, ja tu gribi saglabāt, lai tev šis kurs saglabājas uz mūžu, tev ir jāizpild tik dienu laikā šis kurs. Un to atzīmē. Un viņam tā kā uz to dopamīnu strādā, lai cilvēkiem būtu visu laiku tā interese, ka man ir jānoskatās un tāds. Un tad es esmu šito atradusi un liekas tik labi īstenībā iespēja. Tu noteikti padalījies.
Jā. Šis ir ļoti labs šis gamification spēles elementu ieviešana, kuras veidošanā tas ir noteikti kaut kas, kas ir jaunais, nu, tā kā salīdzinoši jaunais, bet tāds trends, ko var integrēt. Un tas, ko es gribēju teikt tev, mēs noteikti ar tevīm uzorganizēsim vēl kādu sarunu, kurā tu varēsi palīdzēt ne tikai par to, kā tev gāja, bet es rītīgi gribēju dzirdēt tiešām par to, kā tu izmanto gan ChatGPT, gan kaut kādus citus rīkus, kuri tev ir palīdzējuši. Tāpēc gan arī par tavu pieredzi tieši Instagram satura veidošanā, Instagram biznesa kontu iestatīšanā un reels veidošanā. Es zinu, ka tiem, kas klausās, noteikti noderēs arī visas tās lielās zināšanas, kas tev ir ārpus kursa veidošanas. Tā kā mēs noteikti ar tevi uzorganizēsim vēl kādu sarunu. Un man liekas, ka tas, ko es tev gribēju par to tavu pēdējo komentāru, tā kā noņem bišķiņu to fokusu, es esmu ļoti pateicīgs, bet noņemot no to fokusu no manis, man liekas, tas, ja es pareizi sapratu, vienkārši ir, investēt tiešām tādā palīdzībā, koncentrēties uz tām lietām, kur tu esi eksperts, un tur, kur tu neesi eksperts, var iemācīties, bet cik daudz tev tas maksās, un varbūt, ja tu tos pašus resursus, tiksim tā, ieguldītu tādā lietā, kur tu zini vislabāk, varbūt tu varētu uzlabot to produktu, uzlabot to programmu, un visi būtu beigās ieguvēji, tu varētu vairāk nopelnīt, un tad tev tā investīcija, ko tu investēji tādā ekspertā, kurš tev pieslēdzās un palīdzēja, tu viņu viegli varētu nosekt. Tā kā tas ir, man liekas, ka lielisks atgādinājums man arī pašam, kur es varu padomāt, kur es varētu investēties kādu citu cilvēku palīdzībā, gan arī tiem, kas klausās, es domāju, ka var aizdomāties, padomāt, ka ir kādu, varbūt ir vērts investēt kaut kādu veidu palīdzībā. Varbūt arī Instagram attīstībā pie Diānas. Sociālā LV noteikti Diānu var atrast Instagramā. Vai tev ir vēl kāds komentārs, kaut kas, ko tu gribi pēc cilvēka varbūt dari, izņemot, protams, piesakot Diānai Instagramā? Tas, ko es uzreiz varu pateikt, ka es neveidoju citu kontiem saturiem. Tas tā, lai būtu saprotams, bet es varu apmācīt darbiniekus. Tas ir tas, ko es varu izdarīt. Un, principā, tas, ko es gribēju teikt, jāveido ir kursi. Tas, principā, ļoti labi var strādāt arī tad, kad tu esi aizbraucis kaut kur atpūsties. Nebūs tā, ka tev visu laiku jābūt klātesošiem. Un tas ir tas, uz ko es eju. Un es arī esmu sapratusi, ka man ir vajadzīga palīdzība. Un tāpēc es arī plānoju ielikt storijos, jeb stāstiņos, tā kā savu veidu sludinājumu, kur apmainīties, attiecīgi iedot vai nu savas zināšanas, un tad attiecīgi ņemt cilvēkus. Tas, ko es redzu, man droši vien, ka ir nepieciešama kaut kāda arī šo te kursu tur montāža, kaut kāds, jo man ir tas, ka man ir tā vīzija, kādu es gribu, un tad man liekas, ka neviens īsti viņu nevar īstenot, bet man ir jāsāk, jāmēģina kaut kas jādara, jāvirzās uz priekšu. Jo man tā doma ir tāda, ka es negribu vienkārši tā, kad es sēžu un runāju, bet es gribu, lai arī ir tā kā, tu noteikti esi redzējis tos ārzemju arī kursus, ka tur parādās atbilstoši attēls. Animācijas kaut kāds, jā. Jo es redzu, ka tas mani notur vairāk manu uzmanību, un es gribu veidot tādus kursus, kas man pašai patīk, jo es esmu vizuāliķis. Un man atmiņā paliek tas vizuālais, un tāpēc man liekas, ka man arī tādu kursu vajag, un es vien pat ar to netiku galā, jo tas ir pārāk liels apjoms, un tāpēc es tā kā arī esmu izdomājis. Tas Diānas next level. Mans next level, jā. Tavs next level. Bet man prieks, ka tu par spīti tam, ka tev vēl nav risinājumu tam next level, man riktīgs prieks par to, ka tu dari jau tagad, ka tu eksperimentē, mēģini, un man liekas, tas arī iedvesmos tos cilvēkus, kas klausās, arī viņi var sākt eksperimentēt, pat ja nav viss varbūt 100% skaidrs, ka nav varbūt arī viss, teiksim, iespējas izveidot to kursu tieši tā vizuāli ar animācijām, kā gribētos. Vienkārši ņemt un darīt. Atcerieties, ka tas ir process, nebūs perfekti pirmajā reizē, un mēs visu laiku varam pilnveidoties paši, pilnveidot arī tos savus produktus un tādā veidā palīdzēt citiem cilvēkiem sasniegt viņu rezultātus. Tā kā ļoti forša saruna. Paldies tev, Diana. Noteikti es aicināšu tev vēl uz sarunu. Man ir tik daudz jautājumu, kurus tev gribētu uzdot par tām lietām, kuras tu dari. Bet es esmu tev milzīgi pateicīgs tiešām par to, ka tu veltīji savu laiku un pieslēdzies šai sarunai. Tā kā paldies tev vēlreiz. Paldies tev arī, ka uzaicināji. Un tad jau uz nākamo sarunu. Tiekamies nākamajā. Jā. Čau! Te atkal es ceru, ka tev šī saruna likās tikpat noderīga, kā man pašam. Ja tā bija, tad lūdzu padalies ar to tālāk.
Ja tu zini kādu savus jomas ekspertu, coacha vai kursa veidotāju, kurš vēlas attīstīt savu biznesu online virzienā, lūdzu aizsūti viņam vai viņai saiti uz šo sarunu. Tādā veidā tu palīdzēsi gan šim cilvēkam, gan man. Paldies tev un uz tikšanos nākamajā sarunā!